Labdien! Mani sauc Jurijs Kusnarevičs, es esmu oftalmologs ķirurgs Aiva Klinika. Un ir dzirdēti vairāki mīti par lāzerkorekcijas operācijām, un šodien mēģināsim tos atspēkot. Ir dažādas atbildes uz šo jautājumu. Ir daļa cilvēku, kuriem nemaz nevar uztaisīt lāzerkorekciju. Iespējams, ka viņiem pēc parametriem kaut kas nav kārtībā, iespējams pārāk plāna radzene vai vēl kādas citas problēmas. Un otra daļa cilvēku, kuri vienkārši pieraduši pie savām brillēm un nemaz negrib no tiem atteikties. Īsti ne, lāzerkorekcijas operācija neietekmē ar vecumu saistītās izmaiņas acīs, tādu slimību attīstību kā katarakta, glaukoma vai kādas citas. Lāzerkorekcija mūsdienās ir diezgan droša un efektīva metode, bet, protams, ir nepieciešama ļoti precīza izmeklēšana pirms operācijas, kurā mēs arī izvērtējam to risku, vai mēs varam to taisīt vai ne. Tas ir mīts. Operācijas laikā mēs izmantojam pilienu anestēziju un sāpes operācijas laikā nebūs. Būs citas dažādas sajūtas iespējams, bet sāpes nebūs, par to neuztrauciet. Mūsdienās vairs ne, kādreiz tā droši vien ir bijis, bet mūsdienās mēs veicam arī lāzerkorekcijas vecāku gadagājumu cilvēkiem, arī pēc 50, ar savām niansēm, ko mēs izrunāsim arī tajās konsultācijās. Tagad, kad visi mīti ir atspēkoti, ir laiks pieteikties vizītei.